Sveicināti skatītāji, 6. jūlijas. Tikko atdevām ātrās palīdzības Ņujorkā ar pilsētas nosaukumu Syracuse. Un, kā es iepriekšējā sērijā vai raidījumā teicu, kad plānu mājas mums nebūs kemperi, bet mums būs jābrauc uz Kvebeku. Brauksim uz, kā viņi sauc to vietu? Beloil, jā, uz Beloil, Kvebekā, tātad no šījienes līdz Beloilam tukšā būs jābrauc 4,5 stundas vai 466 km, tad būs jābrauc cauri Montreālai. Jā, tātad vēl joprojām man nav dokumentu uz rokas, jā, kā jau iepriekšējā raidījumā jūs redzējāt. Tas būs interesanti šķērsot robežu. Robežu šķērsosim tātad pēc kaut kāda, cik tur ir kaut kāda pusotru stundu no šejienes laikam. Nu, cerams, ka šķērsosim. Un, jā, un tad savāksim ātrās palīdzības kārtējo reizi un vedīsim uz Kalgari. Interesanti tas, ka tātad mēs tikko atvedām uz šejieni, uz Ņujorku ātrās palīdzības no Saskatūnas, kur pretīm tagad mēs savāksim ambulanci, tad ātrās palīdzības no Beloil Kvebekā un vedīsim uz Kalgari, kur loģiskāk būtu vest taču no Kvebekas uz šejienu ambulances ātrās palīdzības. Tas būtu 466 km, nevis kā mēs nobraucām, cik tur 3000 km, 3000 ar kaut ko. Nu, un tās no Saskatūnas vest uz Kalgari. Bet kā viņi man vienreiz skaidroja, tad viņiem pilnīgi vienalga, viņi nemaksā par vešanu, vienkārši viņi pērk, viņiem patīk labāk. Teiksim, šeit viņiem labāk patīk tādas, kas ir ražotas Saskatūnā, kaut gan tā ir viena tā pati kompānija, ja? Un Kalgarī viņiem labāk patīk tās, kas ir ražotas Kvebekā. Tikai tā viņas tiek vestas krustām, šķērsām bišķi nesakarīgi, bet to sēdz ražotājs, nevis pircējs. Patīkam skatīšanos. Apstājamies pirms kaut kādu brītiņu paēst vienā no restērijām, kas bija interesanti, kad tur ne miskastes nav, ne toalets, nekas tāds. Viņam daudz restērijas, viņš saucās tekstērijas, kur tu vari apstāties un sūtīt tekstu mesīšus cilvēkiem. Bet te atradām īsto tā kā restēriju, kas ir interesanti, kas ir ļoti interesanti. Man priekš pārlīnijai, šitā te tieši priekš smagajiem, kur likt, ja? Priekš man tie pārlīnijai. Ja, tad diezgan, cik tie ir, nu, pusmetrs pārlīnija, ja? Un aizmugurē, ja apstīsimies, ka viens brauc blakus. Un aizmugurē, nu, normāli, kāds metrs pāri. Es zinu, kā viņi iedomājušies, sazīmējuši. Te vairāk nekā metrs no šitās puses. Tas arī, kas atbrauc, tam arī priekš pāri. Nu, ka normāli, jā, taču vairāk kā metrs pāri. Kurš viņas zīmēja? Rekord tas briesmīgais tilts, kas ir priekš mums šeit ļoti šaurs. Un šis vispār laik pārlīnijai. Un vējainā laikā ļoti bailīgi tie braukt. Atļautais braukšanas ātrums ir 42 stundā, tas cik 70 km laikam. 64, jā. Jā, 75 bija, 72 bija laikam, nu vienā kāds tā bija. Parāda lejā, kā izstās, parāda cilvēkiem, kas tur ir lejā. Upe, jā. Tur ļoti labi parādīt, paldies. Šitām te jābrauc pāri. Man liekas, tur bija kaut kur nebija zīme, ka jāiet tur distance kaut kāda, vai kas te bija. Vai ko otrā pusē. Parāda rutiņiem otrā pusē. Rutiņi ļoti labi smuki rāda, visu paldies rutiņi. Kas šitā te pupe ir? Kaut kāds ūdens. St. Lawrence River. Jā, tad kaut kāds rivers, jā. Tas nozīmē, ka mēs lieliem soļiem tuvojamies Kanādas robežai. Un
jā, re, kur bija zīme, kad smagiem jātur 500 pēdu distance. Tā, un šis tātad nozīmē, ka tūlītās mēs būsim Kanādā, un tas būs tas moments, kad būs zināms, kas notiksies tālāk. Vai mūs apgriezīs riņķī un brauksim atpakaļ, vai mūs laidīs tālāk. Turam īkšķus. Paldies visiem, kas turēja īkšķus, un kā arī augstāk stāvošiem spēkiem, kas mums ļāva šķērsot robežu. Robežsarga kungs bija ļoti patīkams un saprotošs. Vienīgais, ko viņš man pavaicāja, vai esmu reportojis pazaudēto maku ar tiesībām un uzturēšanās atļaujas karti. Uz ko viņam es teicu, kad es mazliet tā bišķītiņu piepušķoju to, ka es viņam nestāstīju, cik te jābūt 50, ir vai ne? Bet kur tev visur parādījās? Jā, neredzēju. Tātad es viņam izstāstīju stāstu nevis to, kad es aizmirsu mājās maku, kas pirmo reizi noticies, bet kad krāmējot mašīnu, man ir maks izkritis no bikšu kabatas un dēls viņu atrada pie mājas zālē un atsūtīja man bildi, kā pierādījumu, ka man ir tā karta, uzturēšanās atļaujas karta, un jā, viņš salīdzināja pret manu Latvijas pasi, ka tas esmu es, un vispār vairāk nekādi jautājumi viņam nebija. Tad atkal braucam pāri tiltam, šis jau ir Kanādas pusē, bet viņš parādīja, kā tur lejā smuki izstāst. Atgādini, ko Norvēģija visam saliņām, vai ne? Var redzēt? Zviedrija. Jā, Zviedrija, Norvēģija, jā, tā kā mēs braucām ar kuģi, tad šitāds te salas tur parā rutiņu manu pusi, arī rutiņu parādīs manu pusi. Cik skaisti. Šitas arī tas pats tilts, no kā ziemā ir ļoti, ļoti bail. 25 km. Jā, tad bail no šī tilta, jo viņš ir slidens, viņš ir stāvs, un tad ir liels vējš, te nepatīkam braukt. Skatās ļoti skaisti, pēc tās mājas uz salām, te super, paldies rutiņu. Tālāk, visi šķērsojām robežu iekšā Ontārio un turpinam ripot uz Kvebeku. Līdz gala punktam mums ir mazliet mazāk par 3 stundām. Tā, te jāmaksā pa ceļu, jā, vai kas te? Nē, te nekas nav jāmaksā. Cik es saprotu. Izskatās, ja viņi tev paprasta, vai arī novelk maliņā un uztaisīt. Pārbaudīt. Pilnu pārbaudījāt. Viss, laižam tālāk. 7. jūlijas. Kvebekā Beloitā ierodamies savākt ātrās palīdzības. Kakls man ritīgi ir aizgājis ciet. 2 te savāksim un laidīsim atpakaļ uz mājām. Tur ar visādas ir pēc avārijām, kas bijušas norakstītas. Tā viņam arī tātad noņem priekšu nost. To es noņem būdu nost, priekšu izmet musarā. Un būdu atkal var likt nākošajai virsū jaunai. Es īsti neatceros, kurā vietā te bija jāstājās, bet kaut kur te gan jau, ka te būs labi, ne? Labs darbs, kas padarīts. Ātrās palīdzības uzlādēts. Mega karstums liekas. Termets rāda +41 grāds, bet tas droši vien vienkārši tāpēc, ka saulēnš sakars. Nezinu, vienalga, nenormāli karsti. Tad ātrās palīdzības saliktas. Uz piekabas gāja diezgan raiti. Vai ne, Rutiņa? Rutiņa saka, jā, gāja ļoti raiti. Šitās jau lūk ir aplīmētas. Nav tā kā uz Ameriku ved vienkārši balts, bez uzlīmēm. Viss smuki sašņorējām. Šitā ir īsā versija. Īsās ātrās palīdzības. Un visā visumā izstās ok. Aizmugurēja baigi labi redzēt, kad aizmugurē augšā. Jā, mēs uzcēlām aizmugurs. Viņam abām divām ir gājis amortizātori.
spilveni, tā pareizi. Te rekur ir tagad pret Rusas apstrādes džekiem visai, ko ievērtēt, vai ir smuki vai nav smuki, kā viss ir sataisīts. Nu, tā ir tā redzamā daļa, ja. Es nezinu, kas ir tālāk, kur nevar redzēt. Tas jau smuki, vai ne? Izskatās smuki. Es nezinu, tās bija jaunas vai lietotas? Kāpēc šis te pacelts ir augšā? Kāpēc viņš ir pacelts augšā, Rutī? Tu nezini? Necēl, jā. Tālāk izstās teorētiski īsmā, ja kaut ko mazu atrod, mazu mašīnīt vai kaut ko, taču tās varēja saspiest līdz galam uz priekšu, tad mēs dabūtu vēl pāris pēdas. Jā, kaut kādi maziņi, jā. Vai mini. Jā, mini Cooper, jā. Bet labi. Sāksim braukt. Tad šeit viņiem ir pulkstens, to viņi būs pusē. 2 mums ir, pēc mājas lēk pusē 12. Jā. Lecam un ležam? Labi. Tā, es nezinu, vai var redzēt, vai nevar redzēt, bet rekur viņiem telpa tālumā, es pamēģināšu pievilkt klāt. Tā, protams, ka tā, ka man vajag kaut ko pievilkt, tad viņš man izdomā, ka kaut kāds citus man te dos. Tā, ok, rekur ir telpa, tā tur iebrauc šasī iekšā, un var redzēt, tur ir liels pacēlājs, tad to būdu lēnām liek virsū uz tās, uz mašīnas rāmja. Tātad atsevišķa telpa, kur tas tiek darīts. Diemžēl atradām 2 problēmas redzamas. Rekur turtiņām ir. Šitā te rekur, lūk, ir krāsiņa nodauzīta. Un, ko es otrā pusē pamanīju, nevarēja redzēt, tā jocīgi izstījās. Viņš bija bišķiņ dzikā plasmas melna noput. Un tā. Un viņš parāja tā, kur man ir tagad tā kamera atkal negriežās. Jā, rekur te uz buferi ir noskrāpēts. Tas viss bija putekļiem noklāts. Tā kā īsti ir tā kā apakšā te tā. Īsti nevarēja redzēt. Te kaut kas arī apakšā, rekur vēl ir ielīdis, palīdis. Jā, kas te mums? Tur arī rekur kaut kas laikam ir bišķiņ. Kā? Aizgāja pateica galvenajam džekam redzēs, ko viņš. Mums galvenais bija atzīmēt dokumentos, papīros, ka tas ir uz savākšanas momentu, nevis kaut kas pa ceļam noticies. Jo viņam citreiz ir tāda moda, tur izdomāt kaut kādas, kad šofers to ir izdarījis, bet tas nemaz nav reāli. Šoferim damage tādas uztaisīt citreiz. Ārā iznāca bargā kundze. Kaut ko skatās tagad tam buferim. Tur it kā nekas nav, tā ir ātrā palīdzība, tas nav nekāds Ferrari, tur mazliet tāds, mazišs krāpējums, nav tā, ka tur būtu bukta vai kaut kas salausts. Redzēs, ko viņi tur teiks. Tikmēr, kamēr viņas tur cīnās, parādīšu ceļvedī, kāds izskatās. Tad mēs esam Beloitā, Kvebekā. Gan pa to ceļu gluži mēs nebrauksim, kur viņš rāda vienu dienu 14 stundas, tad 3626 km līdz Kalgarī. Mēs brauksim pa taisno caur Otavu, izbrauksim tur gabaliņu, nevis pa taisno, bet te līkumiņu. Jo tie ceļi, kas tur ir augšā pa ziemeļiem, tad mēs nebrauksim, tā es pamēģināšu pavilkt lielāku pozitīvas mēs jau sanāk. Jā, tad rekar, kur ir. Tātad šeit mēs brauksim tā kā, kur ir gaiša zilā līnija līdz Otavai. Un tad atkal atpakaļ augšā uz ziemeļiem. Un tur nāk kaut kādi 50 km laikam klāt. Un plus tur ir lētais benzīntanks pa ceļam. Tālāk tā, viena diena, tad 24 stundas, 38 stundas, tad sanāk līdz Kalgarī, ko braukt. Tāpēc noskaidrosim, kas tur notiekās, un tad jau lažam. Ko dusmīgā dāma teica? Nebija dusmīga. Izties spoguli, izties, ka viņa nāca tā dusmīgi. Ko viņa teica, kad viņa parādīja? Neko viņa teica, ka tas izskatās, viņa tur mēģināja notīrīt. Viņa saka, ka neizskatās pēc skrača, izskatās kaut kāda līme. Labi, ok. Un neko, viņa visu pierakstīja, nofotografēja. Un pa tām durvīm tu parādīja? Jā, viņa nofotografēja. Jā, ka tas gan ir. Jā, uzdauzīts. Mēs to nevaram nekur uzdaudīt, tas ir kaut kur viņi ir no durvis iekšā servisā, kaut kur ir uzsituši droši vien. Nejauši. Jā. Nav jau liels. Labi, laižam, jā? Laižam. Jā, uzlika kur? Jā, uzliku kur. Un visiem patīkamu skatīšanos. 5 pēcpusdienā Otava, Kanādas galvaspilsēta.
ir noticies. Parādās, ka 21 ekstra minūte būs braucot šejienam, kur ātrā palīdzība jāizbrauca. Varētu būt kaut kāda avārija vai kas. Vakars uz ezeru rutiņu man atļāva slimam cilvēkam atpūsties, kas man deva laiku salikt gandrīz visu video iepriekšējā brauciena. Vēl mazliet ir palikusi maza astīta. Atbraucam uz Walmartu, paliksim pa nakti Walmartā. Un rītā turpināsim ceļu. Tepat griez iekšā. Droši griez iekšā. Protams, tie veikals visi zina, par cik jau viņiem tur vietēji, pēc vietējā laika ir jau praktiski pusnes. Brauc uz priekšu. Brauc taisa tāda reku malā mašīna stāv melna, par to mēs neuztraucamies, mēs liksim viņai blakus tajā pusē sānā. Tur izties, tur kāds mašīnā bučojās laikam. Brauc tur, jā. Pagaid, nostā. Tev tur ir garām asta. Es jau neredzu. Es tev saku, es tev redzu. Tad mēs samainīsimies, jo man būs vieglāk viņu iebraukt atpakaļ gaitā, jā. Un tev vajadzēja vairāk viņu izgriezt ārā, jo tagad mēs esam māsti tieši pret viņiem. Bet nekas es sakārtošu. Paldies, liels tev paldies, ka tu atvedi mums tik tālu, vai ne? Malacīti. 8. jūlijs. Tojamies vietā ar nosaukumu Kapus Kāsing, jā. Un tā ir, jo tikai tas ir tāds viens no, laikam, augstākajiem punktiem. Vienalga, kā es izsaucu, viens no augstākajiem punktiem uz ziemeļiem. Un, protams, mums arī ir sākusies, nevis sākusies, bet turpinās kempera sezona, vai kā citi saka, karavāna sezona. Šās te viens ar priekšu brauc. Viņš it kā brauc ar atļautu ātrumu, te 90, protams, Ontario. Tātad ir pieļaujams līdz 19 km virs ātruma ierobežojuma. Tad, ja tev 20 pāri, tev dod sodu. Ja 19, tad tev nesod. Protams, mums kā smagajiem ir jābūt ierobežotam uz 105. Tā kā šeit atļautais ir 90, mēs ārāk pa 105 nebraucam. Nu, protams, šitās te dektas priekšā, es nezinu, jūs redzēt vai neredzēt, tas ar kokiem, kas aizbrauc, tas paspēja viņu apdzīt. Un tā viņš it kā brauc, kad 95, man liekas. Nu, mums aiz muguras tur arī strīpa ar smagajiem. Vesela karavāna. Jā, vesela rinda smagajiem, kas grib apdzīt šo te ceļotāju kungu. Bet, nu, te ir lavūs tāds, ka brīžam ir tās apdzīšanas jostas papildus, jā. Tagad bija pēc cik kilometriem nākuši? Pēc 10 kilometriem, jā. Un plus, kas vēl Ontario, vismaz kādreiz bija, es nezinu, vai vēl ir, bet kādreiz bija atļauts arī apdzīt uz dubultās līnijas, kā šeit pieņemsim, jā. Ir redzams vismaz 400 metri uz priekšu. Protams, man 400 metri mazliet ir pa mazu attālums. Tā kā es centīšos sagaidīt kādu vietu, kur drošāk, piemēram, šeit es varētu iet garām, ne? Jā, un aiziet, un pedāls grīdā, un aiziet. Davai, Rūt, patēs vaļā logu pieārējā, roku pieārējā, lūdzu pieārējā. Ir aiziet šitas laivinieks, jā, laiviņa uz jumta bija. Nē, tas pareizi jāsaka kanoē, kemperīts cilvēks brauc izbaudīt brīvdienas pie dabas krūts. Viņš pamirkšināja man, ka es varu iet garām. Tad tas nozīmē, viņš ir kaut kāds kā maza šofers arī. Kas zina, kādas zīmes jau vēl vēc smagais iet garām pret kalnu. Bet tas ir šitas te, bišķiņ ir 15 ātrums, ne? Tagad policija būtu priekšā, jābūt kirdīgi. Tas ir aizmugurē. Viņam dzīves vēl policistam, ja policistam priekšā braukt. Viņam, kūka, šāpes. Sods ne pa jokam. Jā, es nesapratu, ko tas, bet rekurāši tas tie apdzina. Vēl paspēja, kā viņš saucās, nevis evakuators, bet tiem, kam ir paceļamais šitas te. Reku iet garām vēlreiz, tagad nāk pretīm spraiga situācija, paspēs vai nepaspēs. Un paspēj šis aizmugurē. Jūs tur, protams, neredzat, kas aizmugurē notiek, bet tā situācija tiešām bija spraiga, bet viss sagāja. Jā, šis tātad ir 11. lielceļš, kas iet caur ziemeļiem Ontario. Te ir tie divi lielceļi, kas savieno Kanādas abas puses, tātad 11. lielceļš un 17. Un tautā sauktā nāves iela, ja,
tāda, kur visbiežāk notiek negadījumi ar letālām sakām. Nu, protams, izteiktāk ir ziemā, bet vasarās arī te paspēj, jo cilvēki nevar sagaidīt, pieņemsim, ka tagad būs zīme par apdzīšanas joslu. Pēc tāda, jā, kur rakstas 5 km, tad būs vēl viena tāda padzīme, kur būs rakstas 2 km. Un daudz no šoferiem nevar sagaidīt. Piemēram, šeit te ir ideāls gabals, tālu redz uz priekšu, ne? Tajā vietā ja to pēc tam vispār viņi nav 100 un vairāk kilometrus. Jā, un ir vietas, kur... Iesaisties kādi, jā. brauc 8, 10, Jā, tai taisnība, jā. Tur nav vietām, kur nav tas atzīšanas jos. Un tad ir tie cilvēki no tām valstīm, kuri mīģina lampiņām, par ko jau esmu stāstījis jau 100 reizes, neatkārtošos. Un plus jau viņiem citreiz ir tie ātruma ierobežotāji jau 105. Un, varbūt viņš reāli paspētu, ja būtu mašīna bez ātruma ierobežotāja, viņš paspētu apdzīt, bet tā kā, ja ir tāds ātruma ierobežotājs, problēma vēl tas ir, vismaz man, tā kā bija īres Volvo, tiem, kuriem bija tie ātruma ierobežotāji, ka viņam jau nav tā, ka te nospied, ja, to pedālu grīdā, un viņš tagad maksimālo jaudu aiziet līdz tam 100-105, tad apstājas. Nē, viņš aiziet apmēram, man liekas, tas kaut kāds 100, ja, aiziet pilnā krūkā, un pēc tam tie pēdējie, mums bija laikam 110 km mūsiem ierobežots. Bet vienalga, jā, tad pēdējie 5 km bija, tādi ar pusgāzīti, ja, ka viņš tā kā atmet nost to gāzi, viņš redz, ka viņš tuvojas tam ātruma ierobežotājiem un viņš tā lēnu tos pēdējos kilometrus pielika klāt. Un es atceros, ka tiem bija baigās problēmas apdzīt un man ļoti nepatika, jo citreiz tas kā ir garām. Un toreiz, kad tev aizmugurē vēl vesela strīpa ar mašīnām, kas arī tik garām, un tu tagad apdzēt to mašīnu, sāviņa blakus, ja, man piemēram 110, tā, kas ir blakus, tā brauc 107, ja. Un tad paiet tur apmēram pusdienu, lai viņu apdzītu un visu pārējo pagastu kavēju. Tad vienmēr skatījos tā, lai, nav neviena aizmugurē, tagad es veikšu šo smago darbu un apdzīšu. Tālūk, apstājamies vietā ar nosaukumu Moon Beam. Latviski būtu mēnesis stars, ja? Tad uz 11. lielceļa un tā arī jau netālu no kapus Kāsiņa, kur mēs iesim dušā. Šis te ir cik pāris, 17 km pirms tam uz austrumu pusi. Kāpēc mēs apstājamies, izkāpsim ārā, parādīsim. Kāpēc mēs šeit esam apstājušies? Kaut kas saistīts ar zaļiem cilvēciņiem, ja? Un lidojušiem šķīvīšiem. Iesim iekšā, pastīsimies. Te var minigolfu uzspēlēt. Mēs tā smuki nolikām, par cik viņš šodien ir ciet. Šī te stāvvieta tukša. Nolikām ceļa malā. Jā, viņš tikai brīvdienās vaļā. Kāpēc? Tas ir vaļā, mēs līdz tam citplanētītim aiziesim, pastīsimies, kā tas izskatās. Te var minigolfu spēlēt, jā. Strūkla, ka te ir tāda laikam paredzēta. Zaļais cilvēciņš pelēkā krāsā. Man kakls vēl projām ciet ir lidojušies šķīvīts, ja. Katrs mēs ticam saviem varoņiem. Citi tic vīram baltu vārdu, kas sēž uz mākoņu malas, citi tic zaļiem cilvēciņiem. Aiziesim uz ceļu otru pusi. Šķīvīts, lidojušies šķīvīts. Kādreiz viņš bija izgaismos, te reka lampiņas ir uz rīņķi dzeltenās, ja. Šī smagajiem nozaktas kāds ir nozadzis saličs tam te. Te man tā liekas iekšā vēl bija ar kaut kāds gaismas. Jā, varētu būt, jā, tur reka vada ir. Un naktī viņš bija smuki izgaismos. Mums kaut kur sejas grāmatā ir bildi, kur mēs nofotografējamies pie šī šķīvīša nakts laikā. Un kāds stāsts, nezinu, vai tas tieši attiecās šo te šķīvīti, bet kādreiz citīgi skatījos History Channel. Un tur bija stāsts par šo te Ontārio ziemeļu daļu, 11. highway, 11. lielceļu, kur mēs tagad atrodamies.
tas neatceros tieši, kuros gados, bet kādā ziņā tas bija pagājušajā gadsimtā, 60. 70. kaut kad gados. Tad, kad dziedātāji mūziķi lietoja dažādas arī vielas, no kā viņi visu kaut ko arī redzēja. Un stāsts bija tāds, ka kaut kāda grupa esat braukusi busiņu kaut kur uzstāties uz kādu koncertu. Un viņiem esot saplīsus mašīna, tas busiņš, un es neatceros, vai viņi tur kāds gāja, sāk iet kaut kur uz priekšu kājām, meklēt palīdzību vai ko, un kad viņiem it kā esat nolaidušies citplanētieši lidojušie šķīvītes un paņēmuši viņus un aizveduši kaut kur, uz kaut kurieni, un kā jau visi zina to stāsts, visādi eksperimenti viņiem esot veikt. Es neatceros to tiešām to raidījumu redzēju ļoti, ļoti sen, daudz gadus atpakaļ. Tas bija tikai sāku braukt ar mašīnu pa šeieni, tad man arī kaut kad to raidījumu redzēju. Un stāsts bija interesants, un visi var noskatīties. Protams, cik tur ir tā ticamības pakāpe, to mēs neviens nezinām, jo, kā jau es teicu, tajā laikā ceļš bija daudz vielas, un tagad arī, protams, ir, kuras es neesmu mēģinājis un nemāku izstāstīt, kā viņas iedarbojas ar cilvēku organismu, bet, cik saprotu, jā, tad viņi droši, kad arī bija kaut ko lietojuši pirms tam, bet, stāsts bija interesants. Ja kāds ir atrast, iesaku noskatīties. Atradi, kas tur aprakstīts ir? Tas ir par to grupu, ko es stāstu tagad? Nē, te ir Transcontinental, tātad, ka viņi pabeidza dzelzceļa būvēju. Jā. Kas savienoja austrumus ar rietumiem. Un kā tas ir, pioneer from Montreal were looking for a new land to go home where they could settle and start their own family. Un kas te ir bijis? Tas, ka te, laikam, ziemā bijušas kaut kādas gaismas, kas ir saistīts ar mēnesi un sniegu un atstarošanai un tā tālāk. Tad nav nekas saistīts ar to grupu, ja? The small town got its name from old-time residents pioneers who often saw flashing lights, which they called moonbeams, falling from the sky near creeks and lakes. A stream following on the west side of Strickland bears the name of Moonbeam Creek. Šitais krīks, Moonbeam Creek, aiziet Moonbeam Remy Lake. Un te ir bijušas ziemeļu gaismas. Nezinu, ziemeļu blāzmas. Tā, ziemeļu blāzmas ar, kas, nezinu. Jā, skaisti, nekāda sakara nav ar to, ko rādīja. Bet smaida, tāpēc, ka viņi te ļoti daudz atstarojies, tā kā salīdzinoši mēnesis, sniegs, un tas viss bija tik gaišs, un tā. Jā, bet kādā ziņā tas stāsts, ko es redzēju History Channel, tas bija, arī par šo te apgabalu, tieši uz 11. lielceļa. Tā kā interesanti sakritības, ne? Varbūt tiešām tie cilvēki redzējuši zaļos vīriņus, vai ne? Labi, tā, pārrodam Krevu un laižam tālāk. Pilsēta Kapuskāsing. Un tā arī jau pabijām dušiņā, nomazgājāmies, uzvilkām svaigas dreibītes, tik fantastiska sajūta. Jā. Protams, šoferi maiņa, sieviņa pārņēma kuģa vadību. Jā, kuģa vadību. Es droši vien aiziešu mazliet viņa atpūtīšos. Pasnaudīs, ja? Nē, es diez vai aizmiršu. Es nekrākšu, nē. Es vienkārši domāju, cik te bija grubuļens ceļš. Vai tu vispār vari pagulēt? Pavasarī bija diezgan traki. Jā, tā bija tā, ka aizēja aizmugurē pagulēt. Un pa tiem pampakiem lecieniem bija tā, ka no gultas krīt ārā. Mums tāpat jāskrien nekur nav. Piektdien, kaut kad pēcdienā būsim mājās. Tad būs atpūta, par cik šo te kravu nevar ātrāk podlienu nemaz atdot. Ja nav nekāds steigas, vai ne? Mums sanāks tā kā normāliem cilvēkiem. Piektdien būsim mājās, sestdien, svētdien brīvs, pirmdien turpināsim ceļu. Jā, pirmdien pēcpusdienā izbrauksim, jā.
Nu, tas nozīmēs droši vien, ka nedēļas nogalē Kā būs, tā būs, Jā. redzēs. būs, kad atspērts droši dzērienu un kāds izklaides sveču gaismā. Kāds pabūs ar sunīti savu večuku. Rutina varēs savu krāns aiziet pavazāties. Kā es domāju, tu esmu izgulējies? Super, vai ne? Protams, ka nē. Kāda bija ceļa rutīna, kamēr tu brauci? Ceļi, Aldi. Kā jau Kanādā. Es jau man tāks iepriekš es teicu, ka vajadzētu Kanādā aizliegt šo te team driving, jā, kad 24/7, ka var braukt, kad viens šofers guļ un otrs brauc, jo, var pateikt 100%, tas otrs šofers neizguļās. Nav iespējams. Amerikā, jā, ir vietas, kur tu vari gulēt, bet tā šeit, tas vienkārši briesmīgi. Tā esam vietā, kur apmēram 2 stundas no vietas nav telefonu sakara, internetu. Paldies Ilonam Maskam par Starlinku. Bet kas to tas ir, padomās, tie jau domās priekšu uz zaļo virzienu. Protams, tur ir mazmājiņas, tas tā, bet reku te nekurienē. Nekurienes vidū, rekur. Lādētāji, viņi vēl nav pabeigti, izskatās, rekur, jā. Rekur nav viņi vēl pabeigti, bet, super. Šitiem te zaļajiem, ne gluži man, bet, tie, kas grib ceļot, nekur, atkal lādētāji salikt. Pasties te pie ezeriņa, var aiziet nopildēties. Īstenībā, jā, kā restērijā, tur smagie tur palika augšā galdiņi, miskastītes, svējš, pūš, ezeriņš. Te var iet peldēties noteikti. Cik man nav peldējies. Un te pieņemsim pie šitiem te tautības pārstāvjiem, kas neiet mazgāties, ja vasarā ideāli te apstājies. Tie var redzēt, kāds mazgājies, jo putas droši no ziepēm, vai no dušas žēlēs. Aiziet nopeldies, nomazgājies, vai ne? Un brauc tālāk. Jāpatrost, kāds ir ūdens. Foršs ūdens. Forša vieta. Beņģa beidzies. Vai klāts pa ceļu vazājās? Pekainis. Šis ir galīgi apjucis. Kāpēc viņi ir brauc? Lāču kungs. Uzbrauc lācim virsū. Šis vazājās, ne? Tikam traks knapi paspēja. Šis tekalnis knapi paspēja apstāties, nevis lācīt sabrauc. Šis jau otrais lācis, ko tu redzi. Šodien vakariem ir viens lācis, un šodien nav viens lācis. Arī kurš aizgāja atkal atpakaļ pāri ceļam. Trakais. Viņš galīgi neizlēmīgs, viņš nespat, kurus paprasuši. Jā. Ko tagad? 9. jūlijas apstājamies Pravdā. Ciemata pilsētas, nezinu, tur laikam ciemats ir tur kaut kur iekšā tālāk, ko sauc par Pravdu. Te ir 21 centu lētāk degviela nekā Vinipegā. Mēs esam kaut pusotru stundu no Vinipegas. Par ko vakardien man es tā aizdomājos, bet neko nestāstīju. Šīs te jaunas mašīnas, jā. Un viņas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, jā. Tā tad viņiem pat nav tas pilveni. Kas viņiem īsti ir? Viņiem ir šitā te uzparikte, ja? Tas ir, kas regulē, cik augstu tas darbojas ar gaisu. Un kas man liekas jocīgi? Man jocīgi liekas tas, kad pilnīgi jauna mašīna. Un tad no kā mums jāuzmanās, ja gaiss iziet ārā, ja, tad tagad viņš pacelt uz maksimumu augšā. Ja gaiss iziet ārā, tad šitā te vieta ir ļoti tuvu manai šņorei. Un ir bijis šoferiem, kuriem gadījies sabojāt gan šņoras,
kas būtu sīkums, bet lielākā problēma sabojāt mašīnām šīs te vietas. Tad šitie te ir GM 4500, viņiem baigi mazās ārkas ir. Te ļoti maza atstarpta, teiksim, starp prieku tie ir 2 pirksti, ja? Un te ir priekšā 3 pirksti, kur Fordam šī te daļa ir daudz platāka. Tiem, kuriem viņi uzliek tās gaisa amortizators, tur nav jāuztraucas. Ja arī noiet lejā, tas gaisa iziet ārā, tad viņš praktiski ir te virs rata, bet klāt viņš neskarās, un te arī visur nekur neskarās garām. Bet par ko es aizdomājos, tas ir pilnīgi jauns visi. Vakariem bija otrā diena, jā, kad mēs bijām ceļā, un viņš nebija galīgi tukšs, bet viņš bija nogājis tā, ka, te bija laikam, un tā liekas, 3 pirkstus var ielikt, ja tagad ir vairāk kā 5 var ielikt. Bija ļoti tuvu, jā. Es, protams, iedarbināju, lai viņš uzpumpē ātri atpakaļ augšā, jo man nav varianti, kā savādāk tā šņors uzlikt. Es teorētiski varētu izvilkt vairāk uz priekšpus varbūt, bet es negribu pārlikt. Es vienkārši tā aizdomājos, kā tas nākās, ka jauna sistēma, protams, tā ir pašlikta, tā nav rūpnīcas. Tāda vai kāds darbinieks kaut ko palaidz garām, vai tās detaļas, no kā tiek taisīts, ir tik sūdīgas, jo, kā es to saku, tad mums ir 2010. gada Mercedes arī ar gaisa spilveniem. Ja? Viņam nebraucot, noliekot malā, gaisa paliek iekšā vismaz kā minimums 10 dienas. Reinītim tēs, lai gaisa amortizatoru, viņam ir 15. gada jaunāka, ar tad mēs 260 000 un nerutiņu. Un Teslai bija 200 Reinīši, 240 laikam. Un labi, Reinītim tur ir 2 dienās arī viņš iziet ārā. Man tā liekas no priekšiem pakaļiem, nē. Bet, un mūsēji ir 17. gada, protams, mazs nobraukums, salīdzoši 60 kaut kā 1000. Tā stāv gaisā forever, nekad. Kas tur ir? Kāpēc man netek degviela? Es ko nesaprotu. Jāpaceļ augšā. Nē, šito. Vienāk. Tātad neviena no mašīnām mums Reinītim, jā, bišķi noiet viņš nolaiž gaisu, bet šīs te mašīnas ir pilnīgi jaunas un 2 dienās jau ir lejā. Kāpēc tā? Jautājums. Šis nepumpē degvielu. Labi, savu sāpi esmu izstāstījis. Vienkārši pa jaunu ielikt karti un pildīt. Pa jaunam atkal turpināt. Un tā degvielas pildīšana man galīgi izsit no sliedēm. Beigās savadīju visu pa jaunu un degvielu sapildīju. Tātad pie kādas slēdziena es nonācu, ka kaut kas tur nav īsti tajā fabrikā laikam. Kad laikam cilvēki nepārbauda līdz galam. Pēc kādas pēdras te ir. Tā ir nevar gribēt lēta dīzela un labu benzīnāk. Jo ir bijis, pieņemsim, tie paši Fordi arī ar šiem pašiem gaisa amortizatoriem, spilveniem, vienalga, kā viņas tur sauc, kurus mierīgi tu aizved 3-4 dienas, un kā tu viņas uzcēla augšā, tā viņi arī paliek augšā. Visas tās dienas. Es domāju, ka šeit ir atkal tas gadījums tas pats, kas man riepas piekabē rotē, ka neviens nepārbauda tur tā līdz pēdējiem, vai tiešām tur 100% viss ir kārtīgs savilks, nenopūš ar, es domāju, ar burbuļu ūdeņiem un kaut ko tādu, lai tiešām pārliecinātos, ka jā, tur viss ir bumbēros. Tā kā, jā, kāda man tur daļa, jā. Tāpatās mašīnas tiek brauktas katru dienu un man baigi jau tas nevienu nesatrauc, ka tur bišķiņ gaisa tā ārā, vai ne? Jā, un arī, ko es aizmirsu pieminēt, mūsu smago mašīnu. Ot šis te tagad, ko viņš tagad darīs? Viņš griezīsies nost un viņš ieslēdz pagrieziet pēdējā mirklī. Ot šitam, te arī žetonu un diplomu. Viņš neredz, ka mēs gaidām, lai izgrieztos ārā. Welcome to Canada. Sūdz par to visu. Freightlaineram, mūsu Freightlaineram 500 000, 550 000, gandrīz nobraukums kilometrs 20 ražos 23. gadā. Es varu atstāt, nolikt mašīnu nedēļu. Pēc nedēļas nākšu man vēl joprojām gaisa spilvena bez pilna gaisa. Nebūs pazudis gaisa. Viņš lēnām krīt. Jā, ziemā, protams, mīnus 30 grādos būs krietni ātrāk, bet normālā temperatūrā, kad nav salstošas temperatūras,
Es domāju, ja piekabe nav pieāķēta klāt, mēnesi viņš varētu nostāvēt, nekur gaisa nepazust. Tas vienkārši liecina par to, man liekas, cik viņi pārbauda liekot kopā, jo ir dažas mašīnas, kurām turās gaisa iekšā ilgstoši, teiksim, uzbrauc virs un aizved līdz galam vēl projām, un citām, kurām tukšs jau pēc pirmās vai otrās dienas. Esam tikuši līdz Vinipegai. Tātad tā ir Manitopas galvaspilsēta. Atrodamies uz apveceļa, braucam riņķi apkārt, lai tiktu uz mājām. Un šodien ne tikai lāci redzējām uz ceļa, bet arī bruņurupuci. Tā kā tāds sajūta, kad kaut kāda atvērto durvju diena zooloģiskajā dārzā. Ko es aizmirsu pastāstīt? Pagājušajā video es to nepaspēju pielikt klāt. Tad, kad man policista kungs pažēloja par tiem 15 kilometriem, ko es biju pārsniedzis ātrumu, mana kompānija mani nepažēloja. Es jau biju aizmirsis. Tātad sakarā to, kad mums ir dažādu zemju pārstāvji, kā šoferi mūsu kompānijā, un tāpat tās arī dažāda veida sodi viņiem ir, un kā arī man tagad ir sarakstā. Tad tiem cilvēkiem bija ļoti bieži sodi un lieli sodi, un kompānija, lai kaut kā mēģinātu samazināt tos sodus, jo tie sodi, protams, ietekmēs kompānijas to safety score vai kaut kāds tos drošības punktus vai vienalga, kā es sauc. Tad kompānija ieviesa tādu jaunus likumus, noteikumus. Tātad šoferis, kas pārsniedz ātrumu, vienalga kāds, tātad, ja esmu nosodīts par ātrumu pārsniegšanu, kompānija man piešķir $500 sodu pirmajā reizē. Tātad tas ir uz 24 mēnešiem. Ja ir atkārtots sods, tad laikam bija dubultā. Tad 24 mēnešu laikā man būs vēl viens ātruma pārsniegšana. Tad man liekas bija jau $1000. Plus, laikam līdz 2 nedēļām, kad viņi nedod man kravas. Ne tikai man, tātad vainīgajai personai. Ja? Un tā tālāk, un 3 reizes, un tur jau bija, es tālāk jau vairs neiegāju dziļāk tajos, cik tur tālu aiziet tas viss. Bet es tā aizdomājos par to, ka es šeit īstumā ļoti ilgi jau strādāju. No 18. gada, tad pilni 8 gadi jau nostrādāt. Un varbūt vajadzētu dzīvē kaut ko pamainīt, jo man liekas, nekur tik ilgi neesmu strādājis iepriekš body shopā, tajā servisā, kur es sagatavoju mašīnas krāsošanai. Tur es nostrādāju 6 gadus. Latvijā, tad es tur biju tā pusē pašnodarbinātais uzņēmējs un tā tālāk. Tur arī es kaut ko 5 vai cik gadi, katrā vietā kaut kur pa kādiem 5 gadiem nekad nav bijis tā, ka es lēkātu no darba uz darbu reizi tur pusgadā vai reizi gadā. Es vienmēr visur, kur strādāju, tur nostrādāju vairākus gadus. Es jau sen esmu domājis par tādu domu, jau tā līdzi paskatos, cik pa laikam vai nav kāda kompānija, kā piemēram šī kompānija, kas meklē owner operators, tas nozīmē cilvēkus, kuriem ir pašiem savas mašīnas un piekabes, ja, strādāt uz procentiem, bet kaut kādus citus maršrutus, jo sākumā īstumā tātad mums bija tie pleasure vai motorhome, tie maziņie, tad bija tie off-grid traileri, ļoti daudz bija tie kas ir tas ir telts uz riteņiem, ja, kā es sauc, ļoti daudz viņi gāja uz dienvidiem. Lejā uz dienvidiem viņi gāja ļoti lielos daudzumos, un mēs pārsvarā braucām ļoti bieži lejā uz dienvidiem, savācām, aizdām lejā un tad kaut ko atpakaļ. Kas īstumā man ļoti patika un vēl joprojām patīk, bet diemžēl vairāk mums tādu kravu praktiski nav ļoti reti, kad sanāk braukt lejā uz dienvidiem, uz dienvidu rietumiem, kas ir ideāls variants ceļš uz ziemā. Un šeit mums tagad tikai austrumi, tas ir kaitinoši īstenībā bišķiņi. Un es ik pa laikam uzmetu darba tirgu aci, paskatos kādas kompānijas, vai nav kāda, kas meklē, kas piedāvā, pieņemsim, kam būtu, pieņemsim, vienā virzienā kravu vai uz dienvidiem, kaut kād garantēt tās kravas ej atpakaļ no dienvidiem, tā kā vienā virzienā tu brauc garantēt kravu un atpakaļ brauc ar kaut kādu, ko tev atrod pa ceļam, ja. Tādas kaut kādas kompānijas paskatīties nākotnē. Jo, kā jau ir tas teiciens, pie katras jaunas vadības
mainās arī pati kompānija, un man tā arī liekas, nevis liekas, bet ir jau iezīmes uz to, ka ir jau viss tāds pārmaiņas vajadzīgas, ir nevajadzīgas, un ja kāds kaut kur man piedāvātu kaut ko labāku, es domāju, es nedomātu. Es neesmu piesaists šai kompānijai. Es varu jebkurā momentā iesniegt atlūgumu, negluži atlūgumu, bet kā pieklājīgi nobraukt kaut kādu to laiku, vai ne, ja viņi ir kaut kāds krausmans aplānojuši, un tad iet projām. Bet, protams, nav nekas tāds manā redzes lokā vēl ienācis. Varbūt būs kādreiz ar laiku. 10. jūlijs, ikrīts pārbaudas, nezinu, var šķer fokus, neķer. Eļļa tā tad ir uz maksimumu. Eļļa viss kārtībā. Skreiso roku nevar trāpīt atpakaļ. Motors tēso vietā, riepām arī viss labi. Antifrīzs ir uz minimumu, kad ir augsts, viss kārtībā. Stīklu var redzēt, stīkls, jā. Šījās te izskatās, vakarē notīrījām. Mēs pabraucām 3 stundas. Varbūt 3 stundas, jā, stīkls ir ar kārtu. Šitādi kārta ar mušām virsū. Un tagad ir iztērēts viss, pilnībā viss logs, šitums vairāk nekas nav, un no tā alkohola nekas tur nav iekšā. Tagad ir jauns tests. Turbo, tad kur ir arī mušiņu uzzīmēta. Tas nozīmē, ka vajadzētu notirīt visas tās mušas, vai ne? Un pastīsimies 2 kāniņas štāds, te saliesim iekšā. Un mēģināsim. Jā, krāv arī viss kārtībā. Gaiss vēl nav izgājis ārā. Nē, ir tikpat, cik bija man tā liekas vakarien apmēram, jā, rupi rēķinot, jā. Ir tas pats, jā, iepriekš arī 2 dienas bija, tagad šovakar varētu būt, ka būs izgājis. Vakarā būsim nevis vakarā pēcdienā, te jau kaut kas plīs nost. Pretrūsas apstrāde, reku plīs nost. Kas tas tāds ir? Ķite kaut kādi. Jā, šokar būsim, nevis šokar pēcdienā būsim mājās, par cik krāvu radot tikai otrdien, trešdien, ceturtdien. Mums nav jēga braukt uz Kalgarī. Mēs līdz mājām palikuši bišķi mazāk kā 5 stundas. Un tad pa brīvdienām padzīvosim mājās, un tad jau nākušiem vedīs līdz galam. Tā, lījam iekšā šo līdzekli. Jauns tests, un redzēs, kā būs. Jā, riepas ir, pasties to te, kad es liku to riepu. Kaut ziemā, ka mēs zaļas, ka braucam perfekts dilums. Nav nekas ovāls, nezinu, cik viņai tev kilometru pāris 100 000 ir. Var redzēt, ka šī tā te izmārmaliņa bišķiņu ātrāk dilst. Šeit ir kur dziļāks, šeit ir bišķiņu seklāks. Bet vismaz viņi nav ovāli vēl pagaidām. Šitas te no rutiņas saka, ka šis jāparādot. Tas dzeltenais lauks. Kas tas ir rutiņa? Rapšu lauks, jā. Uz priekšu arī rapšu lauki tur. Var redzēt kaut ko. Tur tālumā, jā, tur ar kaut kur redzēt. Tad logu mazgājumā tests. Tā kur ir kāds bija no rīta, kad es rādīju, un kāds ir tagad. Var redzēt starpību. Protams, man atkal fokusa nav. Viņš fokusējās uz mušām. Jā, atkal rapšu lauks, Rudi saka. Tad kur mušu lauks. Tur ir rapšu lauks. Kamerā viņš neizskatās tik spilgts kā dzīvē. Es nezinu, kā būs uz televizora ekrāna. Bet jā, es domāju, ka šis logu mazgājumais līdzeklis, viņš nav perfekts. Plus tās mušas stāv tu no vakardienas vakaru, un no rīta mēs ilgi gulējam sauli, jau spīdēja virsū, tad mēs ir piecapušās. Jā, bet ja mēs salīdzinām pie šito mušu lauku un šeit blakus, jā, tu var redzēt, kā tur pāriet, kur slotiņi iet. Es domāju, ka nav ideāli, bet ir labi, jā. Rutu un visu laiku bakst rāda rapšu lauku. Tā kā kādam tas baigi interesēti. Nobraukt, jā, ok. Kāds tad šīs dienas temats ir? Man liekas, ka skatītāji kāds spiego manas domas, jo vakardien es sāku mazliet ievirzīties par tematu, par darba maiņu un tā tālāk, un šeit no rīta pamostos. Protams, Latvijā bija diena, kad mums bija nakts, un, protams, kāds komentāros jau bija uzrakstījis par to, par ko jau es biju sācis filmēt. Un jā, īstenībā
kā jau es teicu, esmu nostrādājis 8 gadus šeit. Un nav jau tā, ka man nepatīk. Tagad es mēģināšu dabūt tasumu. Var dabūt tasumu vai nevar dabūt? Labi, kāda starpība nerādīsim ceļu. Tā, kur man kamera šitā te? Jā, Ruti. Tagad ir ezers. Kur ir ezers? Tur tas zilais, tas ir ezers, tas saucamais Pond Lake, vai Ruta, tur saka, man jārāda ezers. Nezinu, kāds redz tur ezeru. Man izstāst, tur mežas tālumā ir. Bet Ruta saka, tas ir ezers. Ok, komentāros, kas tas ir ezers vai mežs? Tas ir ezers, saldīgi. Tas nav jautājums, tā nav minēšana. Rutai nevar vienmēr ticēt, bet nu labi, pieņems, ka tas ir ezers. Nu, jā, varbūt ir arī ezers. Varbūt un brīlis vajag notīrīt. Jā. Bet tā ir runa par darbu un kompānijām un tā tālāk. Īsumā jau ļoti daudz kompānijas riņķi apkārt un tā tālāk, un tie, kas sevišķi skatās amerikāņus, jā, vairāk. Tad man liekas, Eiropā nav tik izplatīta tas owner-operator. Tas nozīmē, ka tev ir savu mašīnu un savu piekabu, un es varu tā kā savus pakalpojumus piedāvāt kompānijām, jā, iedzem viņām strādāt ar savu tehniku. Bet šeit tas ir ļoti izplatīts Kanādā un Ziemeļamerikā kā tādā visā. Ja kāds ir skatījies un skatās amerikāņus, es tieši domāju amerikāņus, nevis latviešu amerikāņus, tad ir ļoti daudz tie, kā viņš saucas, kas nu tie, kas tur, vienalga, kā viņš tur saucas, tie, kas tur rekrūtē, jā, piesaista darbinieks, jā. Un tādi ir ļoti daudz kanāli, un viņi tur stāsta un sola zelta kalnus, mēs tev tur maksāsim to, mēs tev maksāsim šito, tu tur strādās vispār 2 stundas dienā un būs miljonārs. Tādas kompānijas ir visur. Bet nav problēma tāda, kad reti, kur tev pastāst, kā ir patiesībā. Īsumā, kā bija arī mūsu kompānija, tad, kad es sāku šeit strādāt, man izstāstīja diezgan tuvu patiesībai, kā ir, bet izstāstīja teiksim, to smukāko pusi, jā, to labāko. Kas man būtu paticies, kad man iedotu kur ir labākais mēnesis, tad papīru iedotu kur izdruku. Tas ir tik daudz, cik nobraukts, kādas kravas, cik samaksāts, cik degvielā un tā tālāk. Un kur sliktākais mēnesis, vai ne? Un tad es uzreiz no tā paņemu to apmēram vidējo. Un tad man būtu skaidrs, ar ko rēķināties, jo man tika parādīti, man tā liekas, kaut kādi labākie mēneši. Ja? To es tikai pēc tam uzzināju, jo man tie cipari kaut kā sākumā galīgi nesagāja tā kā bija tajos papīros, kas man bija parādīts. Bet tas ir normāli. Jā, dzīvē jau tas piepildījās. Vienkārši tas, ka man būtu labāk paticis, kad parādīt arī to sūdīgāko mēnesi, ne? Tad zināt, protams, daudziem uzreiz liktos, nē, es tur nestrādāšu, tur kur tik sūdīgi maksā vai ne, vai ko kā. Bet, lai tu esi gatavs, lai nav tāds pārmetums, ka tu man teici, ka es būšu miljonārs, bet man knapi $100 sanāk, vai ne? Lai nav tāda situācija. Tagad arī es teorētiski esmu atvērts jebkādam darbam, esmu gatavs mainīt arī piekabi, ja kas. Un ko es tā iedomājos, ja kādam, kas skatās, ir paziņa vai pazīstams, vai pats kaut kur brauc arī Kanādā zem kādas kompānijas, varbūt var padot ziņu, kad pirms cilvēks tur nostrādājas ilgāku laiku, var padalīties savu pieredzi. Ja? Protams, es labprāt meklēju kompānijas, kas, kā es iepriekš teicu, brauc uz dienvidiem, uz dienvidu rietumiem. Dienvidu austrumi arī varbūt, bet ne paši austrumi. Austrumi man galīgi tracina ārā, man negribās tur braukt, ne Toronto un Ontārio, nekur, tos es par negribu redzēt. Kas ir New York, tās visas vietas negribu redzēt, neko no tā. Teiksim, lejā. Tas viss tas austrumu piekrastes. Jā, lejā, Džordža man arī īsti nepatīk, tieši Atlantas pēc man nepatīk, jo jābrauc ir uz Atlantas pusi, tad ir tā, ka es pirmajā reizē īstenībā izbraucu cauri Atlantas centram, es laikam kaut kā biju palaidis garām tās zīmes, ka tur nevar smagiem braukt. Es domāju, kāpēc es tur vienīgais smagais braucu cauri Atlantas centru. Tu arī stāstīji, ka tu San Francisco brauc un tu nevienu neredzi. San Francisco es arī esmu bijis, jā, tur arī ir lielā štrāsa, kur nevar kamaz braukt, nu smagie nevar braukt. Tur arī bijis tā, ka
Es tik pēc tam to zīmi pamanu, un tad, pa vēlu jau, ko es tur vairs varu izdarīt, esmu grēkojies. Bet jā, doma tāda, ja kāds zina kādu, pazīst kādu, vai kāds pats brauc un skatās, varbūt tur ieteikt kādu kompāniju. Protams, man īsti neiet pa ceļam ar kompānijas, kurus vada vai piedara, jūs zināt, kurai tautībai no tiem galvas ornamentiem tādās es negribētu strādāt. Es negribu nevienu aizvainot, jā, bet tas nav. Tur es tajās negribu iesaistīt. Es zinu, ka ļoti daudz viņiem ir pašiem savas kompānijas un viņi tur izmanto savus cilvēkus. Un es tajā visā negribu tur pīties iekšā. Es gribu godīgu kompāniju, kas godīgi maksā. Un tā kā mūsu kompānija, kur visi kā vajag, bet vienīgais tas, kad tās kravas mums ir nomainījušās, jā. Mums, diemžēl, vairs nav tādu kravu kā kādreiz, kas gāja ļoti bieži dienvidiem. Tikā bijām iebraukuši ofisā, paskaties, kas atkal. Augstāk stāvošie spēki mums nemīl, kā tev reizi atkal tornādo brīdinājums. Kā Rutiņa saka, pasties debesīm, es taču tev teicu par Rutiņu, kurā pusē. Parād, kurā pusē, kas tur ir. Tas galvenais skaties, lai redz. Es nezinu, tur es saprotu, tur tie mākoņi, tādi, kāda viņi ir. Tur mākoņi arī, kad negaiss nāk, ka viņi ir tādi vienmērīgi. Šeit visur kaut kādas tur astītas un vēl balti mākonīši un skaties, kad uz augšu, ka viņi tādi baigie gubu mākoņi tā kā slāņos. Vairāk, tikko bijām iebraukuši ofisā, un ofisā gribēja mūs atkal izčakarēt. Tas ir tāds piedāvājums, kur mums tur Džeks dzīvo Kalgarī, jums tās ātrās palīdzības jāvats Kalgarī, atdodat tās ātrās palīdzības viņam, un kur braucas Brandonu, kas ir Manitobā pretējā virzienā, mums jābrauc pēc 600 km tukšā, pa ko neviens nemaksā, tad jāsavāc pilnīgi galīgi nekādi, galīgi garām krava, pa ko pilnīgi neko nemaksā, jāvada uz Kvebeku, un tad kur es uz autobusu atpakaļ no Kvebekas, pa autobusiem maksā labi uz Vancouver jāvada. Bet, zinot to, kā iepriekš bijis, ka es atsakos no normālas kravas, tikai lai kādam palīdzētu, ar tā doma gan jau, ka man arī būs, ne? Mums ir bijis tā, ka mēs ir tā izčakarāti, ka beigās priekš kam labāk es palieku pie tā, kas man ir, nekā tur kaut ko mainos. Ja viņi man piedāvātu uzreiz kaut kādu ļoti labu kravu no šejienes prom, būt sādāk, tā kā viņi piedāvāja man pilnīgāko mēslu, tad es palikšu pie sava. Vai ne, Rutiņa? Jūlijas. Pirmdienas pēcpusdienā sāksim braukt ārā uz Kalgari, pabeigsim šo maršrutu
ko iesākām pagājušajā piekdienā atbraucām mājās pēcpusdienā. Kurš atcerās, cik gada laiki bija Kanādā? Ziema un kāds bija otrs? Ceļa remonti, jā, tātad 2 gada laika. Nē, Rutiņ, arī rek to pašu. Anģiņš šodien tur runāja par šo te laivā bija, tas nebija laivā, bet bija Facebookā, kur tur bija komentārās, bija video par to, ka tikai Latvijā uzlej piķi un ber smiltis, vai ne? Rek, tieši to pašu darīt, akmentiņas, jā, es atvainojos, tā piķis un akmentiņi, tie arī to pašu darīt, te tikai bišķiņ, jā, smalkāk. Droši nepaspējāt pamanīt, bet viņam tāda kā kaste, kur tātad piķis ar tiem, tad viņš to kasti tā kā velk sev aiz muguras, un viņš piķi jauc uzreiz kopā ar akmetiņiem un klāja virsū to virskārtu. Nu, tādā veidā viņi laikam atjauno to ceļa virskārtu un pasargā to apakšējo slāni vai kā. Bet, kad mēs braucam mājās no Kvebekas, es neatceros, kurā vietā tas bija Saskačuenā vai Manitobā. Vienalga, kaut kur bija arī tīri, kā Anģis teica, uzlej piķi, tā kā, it kā Latvijā tikai tā dara visā pasaulē laikam, tad uzlej piķi un tad un otrs brauc no aizmugurs un ber tos graudiņus, tos mazos akmentiņus virsū. Te bišķītiņ smalkāk tehnoloģija jau. Bet, princips tas pats akmentiņi ar piķi. Izskatās sūdīgi, beigies tie tā kā poru caurumi tajā visā pasākumā. Es nezinu, viņi varbūt tur liks otru kārtu vai ko. Nekas, mēs rītā braucam mājās, tajā mēs redzēsim, cik un kas un kā izdarīts un pabeigts un kas nav pabeigts. Pasties pretējā pusē Luksforiņš arī cilvēki gaida rindā. Viņš izstās vecais asfalts, ļoti gaišs. Un es šito asfaltu uzlieku kādi īstenībā, tā kā mēs pārvācāmies uz šito Sāģu. Tas bija 13, 14. gadā, mēs 13. pārvācāmies un 14. viņi pabeidz. 14. 2 gadi, jā. Tātad 10 gadi šeit tas asfalts ir noturējies. Kaut kā te nav baigi lielā satiksme, ir daudz, kas brauc apkārt svariem pa šejienu smagiem. Jo te var apbraukt, tā kā izbraucot caur gar mūsu miestu, var apbraukt apkārt svariem. Asfalts ir noturējies visus šos te gadus, es domāju, ļoti labi. Te var redzēt tās melnās līnijas, nezinu, vai ekrānos ir redzam vai nav. Tās ir tā kā plaisiņas, ka parādās, un uzreiz piķi viņās ir iekšā. Tagad vienkārši uzliek jaunu virskārti, pa virs neko nost, tur negrauž nekādu kārtu, vienkārši velk aiz muguras kasti, kurā jaucās iekšā piķis, vienalga kaut kas tā melnā viela ar maziem akmetiņiem, un tad turpatās reiz viņš arī tiek nošķūrēts, nogludināts un gatavs. Un tas ir labums tāds, ka pēc tam tie mazie akmetiņi nelido pa gaisu. Jo tajos gadījumos, ka vienkārši izliek piķi un nosber akmetiņus, tad ļoti daudz gadās, kad stikos ir pēc tam zirneklīši. Tātad, kas ar brīvdienām sadarīts, pa brīvdienām salīmēja video, tātad 99% jau salīmēts līdz tam momentam, kad braucam mājās. Ļoti garši sanāca, tā kā mēģina to visu beigu nodaļu pēc iespējas vairāk saīsināt, sasmalcināt. Par ko es uztraucos braucot iekšā Kanādā, kāpēc es uztraucos vai tikšu vai nē, jo arī Eiropas iedzīvotājiem ir Eiropas pasi, jābūt tādai lietai kā ETA. Tas latviskojumā saucās elektroniskā ceļojuma atļauja, kas maksā $7, bet tur ir laiks, lai viņu aizpildītu. Teorētiski, ja man nebūtu ielaiduši vienkārši ar Latvijas pasi, tad es to būtu arī izdarījis. Nezinu, cik tas ilgu laiku tur aizņem, pēc tam tā viņa izskatīšana no viņa galuma, vai tur neparādītos kaut kādi sarkanie karogi par to, ka es jau esmu Kanādas iedzīvotājs, bet tur viss baigi labi beidzās. Kas vēl tika brīvdienās izdarīts, izmeklējos pa internetu darba piedāvājums owner-operatoriem, tātad cilvēkiem, kuriem pašiem savu tehnika. Skats bija ļoti beidīgs. Bija tikai viena kompānija, kas piedāvāja lielāku samaksu nekā mums ir. Tas ir tā nav garantētā samaksa, tas tā, ja tu strādā pilnu slodzi, pilnā klapē, tad tu vari, viņi solīja 440,000, tas ir, gan arī 100 vairāk nekā mūsu kompānijā, ko mēs saņem. Protams, mēs praktiski katru gadu ņemam arī vismaz mēnesi brīvu. Bet tā bija mašīnu pārvadāšanas kompānija, tā kā Egils strādā, pārvadā mašīnas, kur, protams, mums tāda iespēja nav. Ar mūsu piekapu to darīt, mēs varam tikai 3 mašīnas pārvest, kur viņiem bija laikam līdz 11 mašīnām, vai cik viņiem var tur salikt,
Tā kā tāds variants arī nedara, un es arī uz tādu nemaz neskatos. Un pārējie visi bija dažas kompānijas, kas piedāvā kaut ko līdzīgu kā mums, bet bija tāds ļoti maz. Pārsvarā visas bija vismaz, teiksim tā, gandrīz par 100,000 gadā mazāk nekā, kur mēs esam. Tad es nezinu, vai kā var izdzīvot tie, kas paņem jaunu mašīnu, nomaksā degvielu tā tālāk. Varbūt tur paliek minimālā alga pāri uz rokas. To es īsti nezinu. Vienīgais, kas lielākajai daļai kompānija bija tāds labums, ka viņiem visiem bija piedāvāts veselības apdrošināšanas, zobārstniecības, tur tās līdzmaksājumu, ko tur kas mūsu gadījumā nav. Mēs, protams, to varam dabūt, bet tas ir nenormāli dārgi, kas pilnīgi nav vērts. Jo man vienkārši pliku apdrošināšanu kaut kādu, ja es tur salaužu roku, ja es 24 stundas esmu slimnīcā, tad man izmaksā $3,000. Man tāda apdrošināšana maksāja mēnesī, ja nemaldos, tas ir $50 vienam pašam. Tas ir pilnīgi galīgi garām, tur nekāda jēga no tādas nav. Bet kā bija, kas iepriekš strādāju autoservisā, bija par ļoti mazu samaksu, tātad, ko ņēma no mūsu algas, un tad daļu maksāja arī darba devējs. Bija ļoti laba, salīdzinoši ļoti laba apdrošināšana ar visām tām, kas tur izriet no tām apdrošināšanām. Protams, visas kompānijas, kas tur bija reklamējās, tās visas bija lielās kompānijas. Un kā jau mēs parasti zinām, tad lielākā daļa tās kompānijas, kas labi maksā vai ļoti labi maksā, ir mazīgas kompānijas, kuras atklāti baigi nemeklē sev darbiniekus, šoferus, jo tas jau aiziet tautā no mutes mutē, vai ne? Draugs draugam, paziņa paziņai. Tāpat arī kā mūsu kompānija nekur baigi internetā nereklamējās, ja? Tā arī cilvēki vienkārši caur paziņām atnāk. Tā kā vēl projām meklējam, ja ir kādam kaut kas droši, padot ziņu, iesakat. Jā, man bija paredzēts vēl viens story times par marketplace, ko jau es biju īstumā iefilmējis, bet es viņu izņēmu ārā, jo viņš bija ļoti garš. Tā kā es to atstāšu priekš nākošā video, tad marketplace par cilvēku atjautīgumu vai, es nezinu, kā to nosaukt, mazatīstību par pirkšanu un pārdošanu, bet to es atstāšu nākošajam video. Reka priekšā sastāvs, kur ir transporta līdzeklis priekšā, tad ir kemperis un tad ir laiva. Varbūt, ka iesim garām, te varēs uzfilmēt kāds izstāsts. Nezinu, cik daudz valstīs tas ir atļauts, bet šeit tu vari vilkt tātad divas piekabes sanāk, ne tikai smagie, bet arī, teiksim, pick-up traki, ka viņam var redzēt aizmugurē kamera ir uzlikta kemperim. Vaciet pāri jumtam, un šis aizlaidās. Rekā izstās mašīna, kempers un laiva. Ne mašīna, pick-up traks. Mašīna tu nepilds. Interesanti, kā viņš atpakaļgaitā brauc. Tas būtu interesanti redzēt. Droši, ka nebrauc. Droši, ka brauc tikai uz priekšu. Ja jābrauc atpakaļgaitā, tad droši laivu noāķē nost. Un tādā veidā brauc. Man neatceros, kā Latvijā bija kādreiz, man liekas, bija līdz 3,5 tonnām. Nevajadzēja nekādu speciālo kategoriju priekš piekabēm, lai vilktu vieglo mašīnu. Bet es neatceros, vai tā ir, vai tā nav, jūs varat pielabot. Bet šeit katrā gadījumā valkot šādu te sastāvu, ja tu velc to pats sev, ja, tad nekādas speciālās tiesības tev nevajag. Tu vari parasto kategoriju, vieglās mašīnas kategoriju, vilkt divas piekabes, ja, tātad kemperu un laivu vai kemperu un piekaba aizmugurē. Es precīzi nezinu, cik varēja būt kopējais sastāva garums, to es nezinu, un pa svaru arī, man liekas, tur nebija nekāda baigi ierobežojuma. Protams, tu nevilksi kaut kādu leduskapi piekabes aizmugurē pick-up trakam, viennozīmīgi, nē. Bet, jā, ja tu nenodarbojies ar komercdarbību, tad ar parastajām tiesībām, savām vajadzībām, tu drīkst tādu sastāvu vilkt. Ne visā Kanādā, bet, ja nemaldos, Saskačevanā varēja noteikti, var noteikti. Man liekas, arī Albertā var. Es nezinu par Manitobu. Tā, lūk, mums nolika ceļa malā un pazīties, kādā tempā nāk mašīnas. Viņa ved māju. Es nepaspēju nofilmēt to cilvēciņu, kas mūs nolika malā. Viņš tad apturēja mūs visus.
Skatīsimies, kas būs. Kā nāk tuvojas sliedēm, un tagad viņiem jātrāpē cauri. Es nevar redzēt sliežu pārbrauktuvē. Tāpēc es kā viņš paņem uz maliņu. Tad tur ir sliedēm gaismas, te barjeru nav, bet tur vienkārši gaismas. Tad viņam jātrāpa kaut kā šitā telē neaizķerās nekur, ne augšā, ne sēnas, nekur. Māņu manevrs. Tā, viņš apstājās. Tā, droši kāds ies skatīties, redzēt, puisis izkāp ārā, viņš iet tagad skaties vai iet garām. Kāpēc nedzird uz rācijas, droši viņam kaut kāds savs kanāls ir. Tā puisis aizies skatīties, kas tur notiek. Puisis rāda, ok, pa kreisi, nē, šis dod atpakaļ, viņš rāda, ka nesaiet. Viņiem nostum malā tos. Jā, bet šoreiz laikam, man liekas, viņam vajadzētu saiet. Es ceru, ka viņš te nenosprūdīs viducī. Jo tādā tempā, kā viņi te drāzās, tas bija likās, ka, tai mājai tur, viss tām lampām, viss tur būs pa gaisa. Tā, turpinam vērot. Viņš tagad stumdās šurpu turpu, viņš laikam mēģina iekārtoties. Tā, lai viņam, jo redz, vienā pusē viņam jumts ir augstāks, vienā zemāks tai mājai. Un te, kur tā zemā puse laikam iet garām, saiet gar šidot, es pamanīšu, bišķi pievilkt vēl tuvāk. Saprotu, zaudēs kvalitāti, bet, būs labāk redzams. Tā, smuki, abās pusēs iet garām. Es tagad neredzu, kas ir no mūsu puses, kreiso puses, tur izsās baigi tūt tām lampām. Tu izstās laikam, kas sēs. Ne jau pirmo reizi viņi te vērt tās mājas. Mūsu ciemata arī štāta māja, es nezinu, tieši cik liela, bet arī ieved, es pat brīnījos starp kokiem, visu, karoči veco māju nojauc nost, atstāja tikai pamatus, ko tur kas tur, ja. Un pēc kā viņa aizdrāžās ritīgā koksā. Pazud fokus jau, rekā, aizved māju. Smuko, ne? Tas ļoti skaisti. Jā, ļoti ātri aizved. Jā, mūsu miestā arī tur vecajā rajonā, kas ir tās vecākās ielas, arī štādi padās veco māju nojauca, nevis būvēja uz vietas, bet viņi uzbūvēja tajā savā kaut kādā placī un atveda toreiz arī bija, bet tur bija tā, ka toreiz kavēti tur nosprostoja visi to galveno ielu iebraukšanas trārā nevarēja tikt no miesta. Un arī štādi pat tādu milzīgu māju atveda, es biju pilnīgi šokā, tur starp kokiem visu, viņi tur iedabūja iekšā, visu nolika un gatavs. Labi, turpinam raukt pēc stundas, kāds stundu 25 minūtes un esam galā. Kalgarī galā. 14. jūlijas. Tā arī ātrās palīdzības piegādās, ir tā pēdējā, ko mēs nolikām, ka Džeks jau brauc projām. Tā viņi te salikuši tā pagalmā mašīnas, ka man grūti būs tikt ārā. Bet viss, kas noskatījās līdz galam, vai arī ne līdz galam, liels paldies jums par skatīšanos un par laikiem un komentāriem un visu pārējo. Tā arī šis garais stāsts ir veiksmīgi beidzies. Un dodamies pēc nākošās kravas, kas būs tepat Kalgarī, bet tas jau būs atkal kāds cits stāsts. Ja kā tiksimies nākošreiz. Paldies par skatīšanos!